Vecajā Rumbulas lidlaukā talkotāji nolēma pirms lielajiem tīrīšanas darbiem apskatīt piemēsloto objektu no putna lidojuma gaisā. Acīm pavērās neticami baisa aina. Vairāk hektāru lielās pļaus izstās kā pēc kara. Visa teritorija burtiski nosēta automašīnu riepām. Mums arī ir liels riepu kalns. Šogad agrāk nebija. Cik apmēram riepas? Riepas? Es teiktu kaut kādi 300. Liela kaudze. Lūk, mēs riepas savācām daudz. Tas ir pa visu skrejceļu. Un tās ir tikai tās, kas ir tuvu skrejceļam. Viss pilni lauku vēl ir ar riepām. Tā kā tās mēs te savācām. Te man Kriša iedeva 10 rubļus esot atradis. Un pagājušajā gadu podu atradām te. Un kas tik te nav, te var visu atrast. Šodien Latvijas lidotāji uzkop piedrazoto lidlauku pulcināja visus, kuriem rūp tā estētiskais izskats un drošība, lai veiktu pacelšanos ar deltaplāniem un paraplāniem. Šodien mēs esam diezgan daudz un esam savākuši jau kādus 300 maisus šobrīd. Teritorija grūti pateikt, kā 20 hektāri ir. Kā Rumbulas lidlauks te ir liela plašuma, tāpēc grūti pateikt. Šogad ir apmēram 30 un pamatā tie arī piloti un draugi un paziņas. Talkas organizators priecājas, ka draudzīgie laika apstākļi šogad mudinājuši no mājām izkustēties un piedalīties talkā vēl vairāk cilvēku kā pagājušajā gadā. Pagājušajā gadā bija mazāk, bija arī sliktāks laiks. Šogad mēs aktivizējāmies vairāk, bet arī bija daudz vairāk atkritumu, tāpēc mēs esam arī vairāk un cilvēki pietiekušies vairāk. Arī Rumbulas lidlaukā talkotāji atraduši gana daudz amizantu lietu. Ar šeit izvestajām mantām varot iekārtot pat veselus dzīvokļus, organizē čaklie strādnieki. Mēs iztīrījām mazo sadzīves tehnikas izgāstuvi ar televizoriem un veļas mašīnām un leduskapiem. Kaudzes sagrābām, vispār ļoti daudz pudeles un viss, kas būtībā bija redzams ceļa malā. Ko pats atradu, es redzu, ka daudz brīles te ir. Varbūt tāpēc, ka šeit tika vests sniegs no Rīgas un ziemā cilvēki ejot varbūt pazaudējuši brīles un vairāk esam atraduši. Gados jaunie talkas atbalstītāji, apsteigojot Rumbulas ceļmalas, ir šokā par cilvēku nebeidzamo vienalcību pret piesārņoto apkārtni, pa kuru visticamāk arī pašiem piemēslotājiem nākas pārvietoties. Vispār diezgan liela sūdzība no cilvēka puses, tāpēc, ka tur ne tikai, man liekas, savstais ar sniegu, bet tā sadzīves atkritumu kaudze, respektīvi sadzīves tehnikas, tas reāli savas, tāpat kā celtniecības materiāli, kas te bija cementa maisi sakaltuši. Ceļmalām, kas ir pieturās, pudeles, kurpes, atslēgas, nauda. Viss tas, kas ar sniegu ir tas savests un izkusts sniegs, un tagad viss te ir ļoti jauki mētājās. Sniegā? Pārdesmit centīmus. Pārvarējuši pirmo apjukumu atrasto mantu kalnos, jaunekļi smejas, ka mierīgi prāti ar atrastajām kleitām, zeķiem un apakšveļu varot apģērbt teju vai pusi Rīgas. Te var apģērbt arī kādus cilvēkus mierīgi, droši. Pilns komplekts ar visām drēbēm, ar visām apenēm, ar visu, un zeķis un viss ir. Tā kā, kam nav drēbi, var nākt lasīt. Pēc smagā darba visus brīvprātīgos sagaidīs pārsteigums. Tie, kas vēlēsies izveidināt prātu un izbaudīt nedaudz adrenalīna devu, varēs izvizināties ar paraplānu. Mēs lidojam ar paraplāniem. Šeit tad mēs taucinieks, kas strādā, arī pavizināsim tandemā ar paraplānu. Tā kā būs prieciņš.